Nodemonstrēšu praktisku video, kas tev iedvesmos varbūt citā veidā paspēlēt trīsskaņus. Es runāju par diatoniskiem trīsskaņiem, citiem vārdiem trīsskaņus, kurus var atrast mažoru gammā. Tonalitāte, kurā mēs būsim, ir sol mažors. Un tev būtu jāmāk nospēlēt sol mažorā šo te gammu pa visām 5 formām. Ja tu nezini, kā to izdarīt, var apskatīties video, kurā es demonstrēju. Nu, lūk, tad, kad tu šīs 5 formas māk nospēlēt, tas pēc tam seko ģitārists strādā pie daudz dažādiem vingrinājumiem un uzdevumiem, lai vienkārši pilnveidot savu izpratni par mūziku un kā to realizēt uz viņa izvēlētā instrumenta, kas ir ģitāra. Tad viens no veidiem, kā trīsskaņus mācīs spēlēt, piemēram, ja tu paņemtu vienu no formām, tu viņiem mācies nospēlēt. Un tev mācies vienkārši nospēlēt visus trīsskaņus pēc kārtas. Sol mažors, la minors, si minors, do mažors, re mažors, mi minors, fa diez, pamazinātais trīsskaņs un atkal sol mažors. Nu, tā tu visās formās viņus atrod uz augšu, uz leju. Pēc tam, kad tev paliek garlaicīgi, varbūt viņus samaini citā secībā, nošu kārtību, respektīvi nospēlē 1, 3, 5, piemēram, 3, 5, 1. Vai arī vienam 5, 1, 3. Un tā tālāk, varbūt kāda no tiem atkārto vairākas reizes. Un tā vēlāk tā joprojām. Bet tagad es nodemonstrēšu pilnīgi citu variantu, kā tu paspēr šos trīsskaņus, un tas ir vairāk vertikāli. Un es domāju, vertikāli tādā izpratnē, kā tīri vizuāli. Un tad, ja mēs esam šajā formā, es sākšu no trīsskaņas, kas ir no 5. slādes, nospēlēšu la minoru trīsskani. Un tad nākamais trīsskanis ir vienkārši, es liekšu vertikāli tālāk uz nākamo stīgu. Re mažoru trīsskanis. Viņš arī, respektīvi, no 5. slādes nospēlē trīsskani, tad no nākamās stīgas arī no 5. slādes. La minors, re mažors. Un tad es lācu arī uz nākamās stīgas, tad būs sol mažors. Un tad do mažors. Un tas arī viss šajā konkrētajā segmentā sanāk šādi. La minors, re mažors, sol mažors, do mažors. Un atpakaļ. Un tad es biedos tālāk no la un visu sanācējiem, tālāk nākamā nots ir si. Si minors, mi minors, la minors un re mažors. Uz augšu levar spēlēt. Turpin šo pašu uzdevumu no nākamās nots, mēs no la jau nospēlējam, no si arī, tālāk no do. Un šeit es it kā domā to, ka es arī spēlēšu šeit no 8. slādes, bet sol mažorā mums nav šeit nekā nots, mums nākamā nots ir fa diez, un tad es spēlēšu tad no fa diez. Do mažors, fa diez pamazinātais. Lānām, do mažors, fa diez pamazinātais, si minors un mi minors. Un atpakaļ. Ejam tālāk uz notu re. Lānām, re mažors, sol mažors, do mažors un fa diez pamazinātais trīsskanis. No nots mi minors, la minors, do mažors, sol mažors, atpakaļ, no fa diez, pamazinātais trīsskanis, si minors, mi minors un la minors. Un no sol mažors, do mažors, fa diez pamazinātais un si minors. Video noslēgumā es parādīšu, kāds vingrinājums varētu izskatīties vienā no variantiem, kā viņu spēlēs. Vienā formā spēlēšu trīsskaņus uz augšu, tad nākamajā uz leju un tad nākamajā uz augšu un tā tālāk. Tad šeit es sāku uz augšu, šeit uz leju, te uz augšu, uz leju, te uz augšu.
tāds praktisks uzdevums. Tu vari sākt vienkārši varbūt lēnā tempā ar metronomu, kad jūties ērti. Tas, ko tu vari pamēģināt ar šo pašu vingrinājumu, jau sākt izmantot improvizācijā. Jo viens ir pacelt tehniku vienkārši tādā kā bāzes izpratnē, bet pēc tam jau sākt praktiski izmantot un radīt mūziku. Ceru, ka šis video noderēja. Ja vēlaties parādīt kādu atgrieznisko saiti, var atstāt kādu komentāru un abonēt manu kanālu. Šajā video arī visu un atā.